Nu tā, mēs ar šiem uzdevumiem tagad pavingrināsimies. Kā mēs varam izrēķināt skaitliskās izteiksmes, kurās iesaistīts kombinācijas skaits, speciāli neizmantojot formulu, definējošo formulu, kas būtu šī. Mēs, protams, katru no tiem varētu šādi izrēķināt. Brutāli rēķinot 25 faktoriāli, piemēram, pirmajā gadījumā, 23 faktoriāli un 25 mīnus 23 faktoriāli, bet mums nevajag. Mums pietiek izmantot tikai kombinācijas skaitu un faktoriāļu īpašības. Pirmais piemērs ir tīri, lai nostiprinātos. Mēs pat neizmantosim nevienu no nesen nostiprinātajām formulām. Mēs izmantosim vien to, ka 25 faktoriāli vislielāko no faktoriāliem. To, kas parasti skaitītājiem mēs varam sadalīt un sadalām tik ilgi, līdz mēs redzam kādu no saucējā esošajiem faktoriāļiem. Mēs apstājamies pie 23, jo mēs redzam, mēs to varēsim saīsināt. Tagad mums ir iespēja 25 reiz 24 dalīt ar 2 faktoriālu, ko pat varam izrēķināt. Nu jā, es pat atļaušos saīsināt pa priekšu, pirms es rēķinu, un man liekas, ka te būs 300. Jā, zīmēt paskālu 325 rindas noteikti paņemtu vairāk laika. Uztaisīšu nedaudz skaišāku. Un tagad kaut ko šādu. Man ir bail, ka rēķinot katru atsevišķi, mēs pavadīsim ļoti ilgu laiku. Bet šeit mēs varēsim izmantot vienu īpašību. Un šī ir viena no īpašībām, viena no vērtīgākajām īpašībām, kas ir kombinācijas skaitam. Samainīt augšējā koeficientu uz starpību. To var ļoti viegli nodemonstrēt, ļoti vienkārši. Ja es to izrēķinu, tad man ir vienkārši n mīnus k faktoriāls saucējā, n faktoriāls skatītājā, bet starpība ir n mīnus n, un mīnus mīnus kļūst par plus k. Un tāpēc man paliek k faktoriāls, tādēļ tas ir tas pats, kas ir kreisajā pusē. Praktiski man patīk skatīties uz to šādi. Piemēram, ir 12 spēlētāju basketbola komanda, un jautājums ir, cik veidos tu vari izvēlēties 5 spēlētājus. Un tas būtu, protams, var būt uz jautājumu C12,5. Bet ir pretējais jautājums, tu vari atbildēt uz jautājumu, cik veidus tu vari izvēlēties 7 rezervistus. Un tas ir tas pats skaits. Tas vienmēr būs tas pats skaits. Viens 5 cilvēku sākuma sastāvs nozīmē konkrētus 7 cilvēkus rezervē. Un tā, lūk, šī skaistā īpašība mums noderēs. Un mēs vienkārši, ko redzam, ļoti līdzīgi saucēji, vienkārši samainīsim no 98 uz starpību starp 198, kas ir 2. Un tieši tāpat arī šeit būs 2. Un ko mēs redzam? Tās ir identiski vienādas summas, un atbildi ir 1. Tagad C. Kādu atjautību mēs šeit izmantosim? Mēs izmantosim kaut ko, ko mēs jau esam nostiprinājuši. Mūsu vienu citu formulu. Tā, protams, ir šī. Mēs redzam divus vienādus apakšējos indeksus un secīgus augšējos indeksus. Tas nozīmē, ka es varu izmantot C, pārveidot šo summu par vienu C, kas ir 20 apakšā un lielākais no abiem augšā. Un tālāk es redzu atkal. Mēs varam izmantot to pašu īpašību 21 un lielākais no tiem abiem augšā. Un kas tālāk? Tālāk mēs gluži vienkārši izmantosim pirmo no īpašībām, ko es šodien mācīju. C21,17 kļūst par C21,4, un atkal mums ir identiski vienādi viss. Tā, un kas mums ir tālāk? Kaut kas šāds. D piemērs. D piemēru mēs varam risināt dažādos veidos. Kā mēs varētu vislabāk izrisināt? Es zinu, ka C80 ir 1. Un es izmantošu šādu, varbūt viltīgu triku. Sadalīšu uz atpakaļ, izmantošu šo pašu īpašību, bet dalīšu uz atpakaļ. Sadalīšu saskaitāmies no iepriekšējās rindas, tātad tas būtu C82 izdarīts, tālāk C84 kļūst par C73 un C74.
Tālāk C8, 6 kļūst par C7, 5 plus C7, 6. Tātad es izmantoju šo pašu formulu, bet sadalu vienu divos. Un tad paliek šis, kas ir principā atkal viens. Un viennieku mēs varam samainīt tā, kā gribam, lai pielāgotos rindai. Tas ir C7, 0. Es bišķi piekrāmēju savējo slaidu, bet mēs tūlīt redzēsim mūsu gatavo rezultātu. Tas ir C7, 7, un tā ir viena pilna rinda no Paskāla 3 stūra. Tas ir 2 septītajā, tas ir 128. Lūk, šādi. Un tā pierādījis var pierādīt, ka, ja mēs ņemam tikai pāra vai tikai nepāra koeficientus no vienas Paskāla 3 stūra rindas, mēs iegūstam pusi no Paskāla 3 stūra elementu summas. Lūk tā.